Nu, tā tad, nu, ir Ervīnam arī 10, nu, tad jau sākam, ja? Tātad visi jau ar mani ir pazīstami. Mums šodien, cik es redzu, jaunu cilvēku nav, ir tikai mana jaunā paziņa Daiva. Anda pie mums jau ir ciemojusies. Varbūt, ja es kādu vēl nenosaucu, bet cik es redzu čatā, tad tā tas ir, ja? Nu, lūk, tātad šīs dienas skola ir pirmā no biznesa skolām, kuras es vadīšu otrdienās, un šīs skolas ies secīgi, plānveidīgi par tēmu, kas saistās gan ar psiholoģiju, gan ar to, kā mums būtu jādarbojās, jo mūsu komanda, tātad Network World Alliances komanda, ko mēs saucam par superstaru, vai mana grupa tiek saukta par gaismas staru, bet mēs kopā visi esam zem superstaru grupas, ja? Un es tātad esmu Ingu un Pētersone, un vadīšu šodienas skolu. Šodienas skolas tēma vai nosaukums, kā es viņu formulēju, ir neredzamais biznesā. Būtu jau labi, ja jums būtu arī varbūt kādi papīri vai rakstāmie, ar ko kaut ko piefiksēt, vismaz kādus punktus. Jo mēs šodien tātad zem šīs tēmas neredzamais biznesā apskatīsim gan to, kas saistās tieši no psiholoģiskās puses ar mums pašiem, gan arī ar tiem cilvēkiem, ko mēs aicinām savā komandā. Redzu, Inga arī pievienojās ļoti patīkami, un tāpēc labi, ja jūs kaut ko arī varētu pierakstīt. Mēģināšu varbūt ne tik ātri iet uz priekšu, lai kaut kādas būtiskākās lietas piefiksētu. Nu tad sāksim. Nu, mēs jau visi zinām, ka nekas nav šausmīgāks kā ikmēneša mazs ienākums. Tas cilvēku paralizē un īstenībā veicina arī viņa degradāciju. Un ja gribam apmierināt visas vajadzības, tad pēc būtības mums ir jāņem vērā šīs te punkts, kad naudu pelnam kopā ar citiem, ja? Tātad ar savu tīklu. Un šis ir tīkla mārketinga uzņēmums, un konkrēti šodien mēs runāsim tikai par Network World Allianci, kuru tiešām es esmu atradusi kā ļoti strauji augošu kompāniju, pie kuras mēs bez kautrēšanās varam uzrunāt un aicināt jebkuru. Zaudētāji nebūs neviens, būs tikai ieguvēji. Kas tad bremzē mums būt veiksmīgiem uzņēmējiem? Pirmkārt, 90% parasti nedara to, ko grib. Nu, to mēs varētu teikt, tie ir tie cilvēki, kuri iet uz darbu, bet iet uz darbu ar nepatiku. No šiem 100%, ja mēs ņemam, tad 80% ir tie, kas ir pie kaut kāda biznesa. Nu, varbūt arī mazais bizness, pašnodarbinātais. Var teikt, ka, ja viņš, teiksim, mājās āda zeķis, mēs arī varam teikt, ka viņš ir neliels biznesmens. Ja? Un tātad šie cilvēki iet uz priekšu pēc inerces. Pēc inerces to, ko dara citi, to dara arī viņi. Nu, 20% no visiem šiem te uzņēmumiem un uzņēmējiem ir tie, kas sēž pie galda, sēž kopā ar savu komandu, raksta biznesa plānus, plāno, tātad raksta šos strateģiskos plānus. Bet tikai 5% no visiem šiem te uzņēmējiem tiešām precīzi plāno un iet uz priekšu. No šiem 5 es gribu teikt, ka tas ir arī Helmuts Spīkers, kas izveidoja šo te jauno aliansi, Network World Allianci, zem kuras tiks apvienots ļoti, ļoti liels skaits kompāniju, un mums tiek dota brīnišķīga iespēja. Kā sadalās tātad visas bagātības? Tas mums arī visiem ir zināms, ka 3% lielākās daļas naudas tiek apsaimniekotas starp ļoti, ļoti bagātiem cilvēkiem. Bet tikai 1% pieder tātad visa šī te pasaules lielākā bagātība. Bet jāņem vērā, ka par atbildību, ko es daru, kā es daru, es varu vienīgi un tikai prasīt tam cilvēkam, kuru katru rītu es satieku vannas istabā un ieraugu spogulī. Tādēļ es ieliku sevi, jo katru dienu es sev uzdodu jautājumu,
par to, kāda ir mana dzīve, vai es ar viņu esmu apmierināta un vai es tiešām normāli attīstos un eju uz priekšu. Ja gribam nopelnīt, ir jāaiziet ārpus sociālās vides, ārpus stereotipiem, ko mums uzspiež, tie, kas mums ir uzlikti no skolas, un jādomā augstāk un plašāk. Un tātad dzīves mērķis ir jaunrade, un arī es šo kompāniju Network World Alliance atradu kā tādu jaunradi priekš sevis. Jaunradi, jo tiešām es redzu, ka šeit komandā es piesaistu cilvēkus tos, kuri vēlas ar mani būt kopā. Ar varu es šeit nevienu nevaru piespiest. Ja nu ir gadījies, ka kāds varbūt ir piereģistrējies, bet ir sapratis, ka tomēr viņš to nevēlas darīt, tad viņš arī no šīs kompānijas tāpat aiziet projām. Ja? Un tāpēc es gribu teikt, ka šis ir attiecību biznes un mīlestībā ar mīlestību. Un tātad šī te jaunrade gan skolas, gan raksti, ko mēs piedāvājam, kā mēs uzrunājam cilvēkus, tie patiešām katru dienu sagādā prieku. Un līdz ar to es iegūstu dzīves pieredzi un zināšanas, kuras man skolā netika iemācīts. Un šīs zināšanas es atkal ar mīlestībā dodu tālāk savai komandai. Mūsu grupa, tātad Gaismas stars, ir ar mērķi pierādīt sevi kā veiksmīgu uzņēmēju grupu, kas savu biznesu attīsta sadarbojoties ar NVA, meklējot potenciālo cilvēku resursu bāzi, kas spēj modelēt savu un komandas nākotni, un tikai un vienīgi darbojoties tieši MLM sistēmā. Un kopā mēs esam spēks, un pieņemam kopā mēs svarīgus lēmumus, kopā mēs mācamies mīlēt viens otru, palīdzēt un atbalstam viens otram grūtā brīdī. Tieši tāpēc arī mūsu grupa tā aug un viņai pievienojas tik daudz jaunu un perspektīvu cilvēku. Un kāpēc tas tā ir? Mūsu komandā pievienojas cilvēki, kas visu laiku ir ēduši baltmaizi, bet grib uzzināt, kā garšo rupmaize. Un kā notiek šī degustācija? Šī degustācija notiek mainot domāšanu. Ja vēlamies iegūt jaunu domāšanu, jā, tad mēs šīs savas vecās domāšanas vietā liekam jaunu, bet kopā ar Network World Alliance. Un tātad Network World Alliance mums piedāvā izveidot savu tīklu, izveidot sistēmu un pēc šīs sistēmas saņemt attiecīgi procentuālu atalgojumu. Atalgojumu, kas ir adekvāts mūsu ieguldītajam darbam. Un tā mēs katru dienu mūsu komanda pamazām jaucam nost veco ēku, uz kuras pamatiem mēs gribam būvēt, bet tas mums neizdodās, un tādēļ pieredzē, mainoties, daloties gan ar mūsu Krievijas grupu, gan arī savā starpā abām grupām, mēs augam un pieaugam un nolīdzināsim veco domāšanu, lai pamati pat nepaliek, jo uz veciem pamatiem jaunu māju būvēt nebūtu prāta darbs. Nu lūk, un mūsu komandā tātad mēs apvienojam cilvēkus, kas ir motivēti darboties, kas vēlas kaut ko mainīt, spēj darīt to, ko līdz šim viņi nav varējuši darīt, vērtē MLM kā ļoti strauji attīstošu biznesu, saprot arī situāciju valstī, saprot šo te lielo bezdarba pieaugumu, prot novērtēt arī to, ka šajā biznesā zināmā mērā ir nenoteiktība, bet spēj tikt ar to galā, un galvenais, kad ir spējīgi mainīt savu domāšanas veidu. Un šodien tātad mēs tieši pie tā arī pieskarsimies un skatīsimies, kā tas ir izdarāms. Tātad, ja cilvēks ir pilnīgi harmonijā, tad viņš ar sevi ir apmierināts un viņš arī ir vesels. Cilvēks tātad mainās visu laiku.
Bet mēs atlaižam tās lietas, kuras esam jau izmēģinājuši, atlaižam tās lietas, pie kurām mums liekas, ka esam iekrampējušies un ejam uz priekšu. Un tātad cilvēka attīstība sākās jau no ieņemšanas brīža. Mēs šo cilvēku attīstību skatīsimies 3 sektoros. Un tātad šis ieņemšanas brīdis ir no 0 līdz 35 gadu vecumam. Tas būs tā kā pirmais sektors vai pirmais līmenis. Otrais sektors no 35 līdz 56 gadu vecumam un trešais sektors 56 līdz 77 gadu vecumam. Mūsu biznesā, protams, ierobežojuma nav. Un kāpēc es iešu cauri šim 7 gadu bioloģiskajam ciklam? Tāpēc, ka to es vienmēr esmu iekļāvusi savās biznesa lekcijās, un tā es arī esmu atlasījusi strādniekus tad, kad man vajadzēja algotam darbam, un tāpat es arī vērtēju gan sevi, gan savus potenciālos biznesa partnerus, uzdodot precīzus jautājumus, vai, teiksim, apskatoties, kur viņš izvietojas informāciju par sevi. Es skaidri redzu, kā šis cilvēks iet attīstībā uz priekšu, un vai mums var būt kopējs ceļš vai nē. Tāpat es kontrolēju arī to, vai es pati kaut kur nesāku buksēties, un lai es iet uz priekšu un attīstītos. Tieši tāpēc es šodien ieliku šo te mācību mūsu skoliņā, lai mēs pēc tam varētu runāt pār mūsu topošajiem partneriem. Un tātad. Šeit es gribu apskatīties mazo cilvēka bērniņu, jo faktiski mēs katrs esam auguši un veidojušies no mazotnes. Kas tad ar mums notiek? Līdz 1 gada vecumam bērns ir ļoti, ļoti atkarīgs no mātes. Tātad tajā brīdī viņš ļoti reaģē uz to, kā māte jūtās, ko māte dara. Tādēļ arī līdz šim vecumam neiesaka bērniņu nevienam rādīt, lai neuzliktu liekas programmas, lai bērnu nesatrauktu, lai mamma kopā ar savu mazuli dzīvo mājās. Protams, līdz 1 gada vecumam, atkarībā no tā, kāds ir bērns, vai viņš raud vai nē, tad mans skatījums ir, ka šis te mūsu Network World alianses biznes ir domāts arī jaunajām māmiņām. Bet tātad māmiņas lieto šo te produktu. Ja arī viņas netaisa biznesu, tad viņas dod jau mazulim šīs košļājumās konfektes un mazgā savu mazuli ar aloe vera produktiem. Un, kad pirmā jubileja ir sagaidīta, tad tikai no 1 gada un 1 mēneša cilvēks sāk attīstīties un tā kā jau pieaugt. Kas tad notiek tālāk ar bērniem? Es visu laiku skatos un domāju un mācos no viņiem. Tiešām mums ir jāmācās, jo viņi mīl visus, viņi ir azartiski, pieņem visu jauno, tas, kas nav pazīstams, tas viņiem ir obligāti jāiepazīst. Tātad mūžīgi entuziasti, katru dienu atrod kaut ko jaunu, ko darīt, pozitīvi, smaidoši, optimisti, un pa lielākai daļai viņi parasti pieņem to, ko viņiem piedāvā. Un kāpēc es saku, ka mums ir jāņem piemērs no mūsu mazās paaudzes un jāmācās, jo mūsu galvenais uzdevums ir aicināt jaunos partnerus komandā un tātad jautāt un saprast no viņiem, kas tieši viņus motivē darboties. Tātad motivācija. Ja? Tas ir pirmais un svarīgais jautājums, ko mēs parasti uzzinām no saviem potenciālajiem biznesa partneriem. Otrais jautājums, ko vajadzētu uzdot, tās ir pārmaiņas. Tātad pārmaiņas, kā cilvēks redz? Vai viņš redz pārmaiņas savā dzīvē, vai viņš tomēr grib turēties pie šīm te vecajām lietām? Nākamais jautājums, ko noteikti vajadzētu iekļaut šajā te sarunā, vai pieņem kaut ko jaunu? Ja? Nākamā lietiņa, vai spēj būt lepns par to, ka darbojas tieši MLM sistēmā. Jo sākumā man arī bija diezgan grūti to pieņemt, bet laikam ejot
un tiešām kopš es satiku Network World aliansi, pietiekoši daudz mācījos, es šobrīd jau esmu lepna. Man vairs nav kauns no šī vārda, un tas, ko cilvēki saka, mani vairs maz interesē, jo es redzu, kā es šeit varu attīstīties. Mans vienīgais jautājums tad viņam ir, ja viņš kaut ko argumentē par šo multilevel marketing sistēmu, vai tu vari sasniegt tieši tādus pašus mērķus, kā sasniedz šajā sistēmā cilvēki, kas darbojās. Nu, un kā nākamo jautājumu mums vajadzētu noskaidrot, vai spēj iedomāties to, ka ienākumi atkarīgi tikai no paša. Ja? Tātad, tik stundas dienā, cik cilvēks būs gatavs strādāt, tik arī būs pretīm šī te atdeve. Nu, kā piemēram, šodienas skolai es gatavojos visu dienu. Tātad, tad, kad es gatavoju šo te cilvēku sarakstu, vai eju cauri, vai rakstu kādus rakstus, man arī paiet vairākas stundas. Tātad, tas ir tas, kas mums būtu jāņem vērā, ja mēs gribam attīstīties šajā biznesā, vismaz 2 stundas dienā mums katru dienu būtu jāstrādā. Bet skaidrs, ka tagad sākumā sanāk jau vairāk, un ir gandrīz arī tāds kā azarts nedaudz. Nu, un tātad, kā nākamā lieta, kas mums ir jāuzzina, vai domāšanas veids ir tāds, kas der, lai cilvēks varētu attīstīties šajā biznesā, jo šis tiešām ir biznes, un viņš ir nopietnas biznes. Un tieši tāpēc mēs skatāmies šos te ciklus 7 gadu, un kas notiek ar cilvēkiem, un kāpēc ne visi var būt pie šīs te multilevel marketinga sistēmas. Un kā tad mēs to varam noskaidrot? Ļoti vienkārši. Mēs cilvēkam jautājam, lai viņš nedaudz pastāsta par savu iepriekšējā nodarbošanos, par savu iepriekšējo dzīvi. Ko tad viņš ir darījis pirms mūsu sarunas? Nu, lūk, un mēs cītīgi klausamies un varam arī piefiksēt tātad vārdus, kurus cilvēks biežāk lieto. Jo tātad, ja cilvēks ir pozitīvi domājuši, uz attīstību tendēts, nav nevienā no šiem 7 gadu dzīves cikliem nekur apstājies, ja, tad viņa teikumos un viņa runā būs patiesi šādas te īpašības, kuras es jums nosaukšu. Cilvēks patiesi priecājas par visu, tā kā bērns. Kā es šeit jums iepriekš uzskaitīju, ja, tiešām tā kā tādi mazi bērni, un apmēram līdz kādam 4 gadu vecumam, jo līdz 4 gadiem bērnā vēl nav iesēta tā sēkla, kādu mēs viņu gribam redzēt, jo tad, kad bērnu gatavo skolai, bērnu dārzā un citur apkārtējā vide uzliek savus stereotipus. Un tā tad, un šie cilvēki savā sarunā, kad viņi stāsta par to, kā viņi ir strādājuši, ko viņi ir darījuši, ir tāda sajūta, ka viņi ir spējīgi mīlēt visus un visu un katru dienu. Ja? Un tātad šis viņu mīlestības veltījums nav uzspēlēts, jo to mēs jūtam, vai cilvēks ir tāds vai nav. Otra lietiņa, kad viņš runā par to, ko viņš ir darījis, vai viņā ir tāda īpašība kā azartiskums, vai viņš to dara ar azartu. Ja viņš par to, ko viņš dara, stāsta ar azartiskumu, tad tas iepriekšējais viņam ir jāatstāj, jo viņam ir jātīstās nākamā līmenī, un tas ir normāli. Tad trešā lietiņa, kas mums šajā emociju skalā par cilvēku stāstīto, jāspēj saprast, vai viņš to visu, ko viņš ir darījis ar entuziasmu. Tātad vai viņš ir entuziasts. Ja? Cilvēks, kas pozitīvi attīstās par šiem 7 gadu cikliem, viņš ir ļoti liels entuziasts, raujās visu laiku uz kaut ko jaunu un uz kaut ko nezināmu. Jo šie 7 gadu cikli mums ir vajadzīgi nevis, lai mēs stāvētu uz vietas, ja, bet lai mēs ietu savā attīstībā uz priekšu. Nu, un kā pēdējā lieta, tā ir ticība. Ticība, ka viss, ko daram, nāk mums par labu un arī apkārtējiem. Tātad, kā svētība? Ja mēs strādājam šajā komandā, kur mēs šobrīd esam, tad mēs visu šo informāciju nesam ar svētību cilvēkiem un tiešām savā komandā aicinām tikai tos, kad mēs jūtam, ka viņam tas nāks par labu, ka nebūs šeit šo negatīvo emociju.
Nu, un kā pēdējā lietiņa, tas ir optimists. Vai cilvēks spēj būt optimists? Tas ir ļoti, ļoti nopietni, jo tātad, ja cilvēkam nepiemīt šī spēja būt optimistam, pie viņa arī cilvēki negrib pieslieties un sekot viņam. Tādēļ ļoti, ļoti svarīgi šīs lietas ir ievērot. Nu, lūk, bet kāpēc tad ne visi cilvēki ir tādi? Jo no šīs emociju skalas es jums uzskaitīju tikai 5, bet faktiski tur ir 22 emociju iezīmes, kuras mēs dzirdam cilvēka valodā, kad viņš runā, un arī to, kā viņš šīs lietas stāsta un apzīmē. Nu, lūk, bet mums jāņem vērā, kad visa pamatbāze mums tiek ielikta apmēram šajā sākuma skolas vecumā, nemaz nerunājot par to, ka mēs skatīsimies jau pirmo ciklu, kad mēs sākam iet skolā. Un 5 gadi, tas arī ir tāds nopietnas vecums, kad cilvēks sāk uzdot jautājumu, mazais cilvēciņš sāk uzdot sev jautājumu, kāpēc es šajā pasaulē esmu ieradies. Un tad viņam ir tik ļoti daudz lietas, ko viņš grib uzzināt, ko viņš grib noskaidrot, un tad ir atkarīgs no tā, kāda cilvēka viņam ir apkārt. Vai šie cilvēki tikai viņam saka nedrīkst, nedrīkst, nedrīkst un virza kaut kādā savā virzienā, vai viņam ir apkārt cilvēki, audzinātāji, vecāki, kas māca un iemāca viņam dzīvot. Tātad šeit es gribu parādīt to, ka faktiski varbūt, ka sistēma, kurā mēs esam auguši, vismaz es, ja, un viena daļa manu kolēģi, arī mēs esam apmēram vien vecuma, ja, vai tā sistēma, kad mēs augām 5 gados, vai viņa bija pareizi veidota, ja, jo mēs dzīvojām tātad iepriekšējā ekonomiskā sistēmā, kas nebija tirgus ekonomiskā sistēma, bet šī padomju laika komandu ekonomiskā sistēma, ja, tā mēs to saucam ekonomikā. Nu, lūk, un tur darbojās Marksa, Ļeņina un komunistiskās partijas dažādi saukļi un likumi, pēc kā mūs audzināja. Es šeit, protams, pieminēju Marksa teoriju. Pēc būtības varbūt šī teorija nebija slikta, bet viņa tika sagrozīta un aplami interpretēta. Ja? Un tātad pēc padomu laika teorijas bija tā, kad bija saudzīgi jāizturās pret bērna iztēli, un ja bērns sāk iztēloties kaut ko tam laikam nepieņemumu, tad, protams, kad audzinātāji un visa sabiedrība ievirzīja viņu pareizajās sliedēs. Un tas ir tas gala rezultāts, kāpēc, teiksim, cilvēki, kuri ir šobrīd 40 gadnieki, vai varbūt pirms 40 gadiem, un kur nu vēl tie, kuriem jau ir pāri 40 gadiem, kāpēc viņi ir tik nomākti, kāpēc viņi tik maz smaida un kāpēc viņos nav šīs emociju skalas 5 iezīmes. Tāpēc, kad viņi tā tika audzināti, ja, un šī komunikācija viņa daudz savādāk izpaudās. Un ņemot šo vērā, kad cilvēks jau, teiksim, šajā vecumā no bērnības ir varbūt nedaudz sabojāts, ja, mēs jau uzdodam jautājumu, kāda bija šī ideoloģija un gala rezultātā, kādi mēs esam vecāki un kā mēs audzinām savus bērnus. Vai nav tā, kad arī bērni tiek bremzēti un viņi nevar iet šim jaunam laikam līdzi? Tieši tas ir jautājums, kas mums ir jāuzdod katram. Nu, lūk. Un mēs esam nonākuši pie pirmā līmeņa, pie 7 gadu dzīves cikla. Tātad 7 gadi, tas ir pirmais cikls tajā līmenī, ko mēs skatījāmies, ja, kad bērns ir gatavs iet skolā. Bērnu no 6 gadiem nekādā gadījumā nevajadzētu sūtīt skolā, jo mēs ņemam vērā, ka šis 7 gadu cikls ir cilvēkam, pēc kura viņš attīstās. Un tātad, ko skolas izglītība pamatā, kā pareizi Kijasaki saka, skolas izglītība cilvēku padara par labi izmantojumu darba spēku. Un rezultāts, es šajā slaidā ieliku, ka pēc 20 gadiem skolā mēs mācamies tātad pamatskolā, mēs mācamies vidusskolā, pēc tam mēs mācamies augstskolā,
Un pēc tam vēl ļoti daudzi mācās maģistratūrā. Tā ir Latvijā, un tādu ceļu arī es izgāju. Un kāpēc es ieliku šos 20 gadus, jo šeit Dānijā mācību kursos mums jautāja, cik katrs ilgi ir mācījies, un es sāku skaitīt, ka es esmu pavadījusi tātad 20 gadus skolas solā. Nu, un rezultātā, ja mums nav pareizās pieredzes, un mēs esam mācīti tikai pēc teorijas, tad ir smags darbs, un mazs atalgojums, bet pamati mums ir ielikti diezgan stabili. Pamatos parasti, kā to arī man ļoti patīk šis Kijasaki teiciens, kas ir pilnīgi aplams, ko vecāki saviem bērniem arī šobrīd vēl pelna augstskolām naudas un palīdz, tu labi mācīsies, tātad tu arī varēsi saņemt pietiekoši lielu atalgojumu, kas ir pilnīgs mīts un pilnīgas aplamības. Nelūk. Un tālāk mēs pārējam uz šo te dzīves ciklu, kad cilvēks ir sasniedzis 21 gada vecumu. Kas tad notiek? No bērna viņš ir pārgājis jau uz pusaudzi, bet uz pusaudzi, kuram mēs neko nopietnu uzdot nevaram. Jo šis pusaudzis vēl nav nobriedis, viņā nav attīstījusies arī šī garīgā puse, kur mēs varētu teikt, ka cilvēks ir nopietnāks, ja? Bet šim pusaudzim mēs varētu iemācīt jau tirgoties, jo tirgošanās tā ir galvenā prasme. Un tirgoties tas nenozīmē, ka tas ir obligāti, kad viņš staigā un kaut ko pārdod, bet arī tas nav slikti. Tirgoties ir jāprot jebkurā vietā, jo mēs visi esam dzimuši tirgotāji. Un padomājam, kad bērniņš jau ir piedzimis, arī viņš sāk tirgoties, jo tad, kad viņš grib ēst, pirmā izpausme, ko viņš dara, viņš sāk skaļi raudāt. Un tad tādā veidā viņš komunicē ar mammu, un tā ir viņa pirmā tirgošanās. Tā kā no šī vārda tirgoties nevajadzētu baidīties, ja? Bet šī te prasme tirgoties, kas ir eiropiešiem, tas nozīmē komunicēt. Komunicēt, uzrunāt otru, vienalga jebkurā gadījumā. Vai tas ir tajā gadījumā, ka vajag darbu, vai tas ir tajā gadījumā, ka vajag atrast biznesa partneri, vai tas ir tajā gadījumā, ka cilvēks strādā pārdošanā. Mēs visu laiku esam saiknē un komunicējam viens ar otru. Un tieši tāpēc šajā vecuma posmā bērnam vajadzētu likt un mācīt šīs te lietas. Nākamais vecuma posms ir tas posms, kad cilvēks pāriet no 21 līdz 28 gadu vecumam. Cilvēkā mainās daudz kas. Viņš, protams, šajā vecuma posmā var mainīt arī daudz darba vietas, un tas ir ļoti normāli. Un es parasti saku, ka vecākiem tā ir lielākā kļūda, ja viņa aizrāda par to, kad viņa jaunietis, tātad, kurš jau ir izaudzis, maina vienu darbu, otru darbu, varbūt trešo. Viņam ir jāatrod sava dzīve un sava vieta šajā dzīvē, un tātad viņš to meklē. Parasti tātad šajā laikā ļoti daudzi nodibina arī ģimenes. Bet 28 gadi tas ir pirmais ļoti nopietnais vecuma posma krīzes punkts. Šajā vecumā cilvēks sāk uzdot sev jautājumu, kur es esmu, ko es daru un kāpēc es faktiski dzīvoju. Ļoti bieži ir tā, ka šajā 28 gadu vecuma posmā cilvēki arī aiziet traģiski bojā. Tāpēc, kad netiek atbildēts pareizi uz šiem jautājumiem un netiek pareizi iet uz priekšu. 28 gadi pagājuši, mēs ejam atkal tālāk mūsu vecuma posma attīstībā. Un tagad es gribu teikt, mēs esam sasnieguši viss nopietnāko vecuma posmu, tas ir 33 gadu vecuma posms, ir tā saucamais Jēzus vecums. Un kāpēc es šeit esmu uzlikuši šo virsrakstu apsveicu? Beidzot, tu esi piedzimis. Jo tātad šis ir nulles punkts. Nulles punkts, kad cilvēks piedzims no jauna. Un viņam no visuma tiek uzdots jautājums. Vai tu esi dzīvojis? Vai tu esi ieklausījies sevī? Un ja mēģināsi turpināt pa vecam dzīvot, būs strauji kritiens atpakaļ. Tāpēc šajā vecuma posmā ir ļoti nopietni jādod šī te atbilde. Ko tad mums darīt?
Kāpēc varbūt šis 33 gadu vecuma posms? Vai mēs paši esam attīstījušies, un šis te posms, kad cilvēki uzdod sev tik ļoti nopietnus jautājumus, varētu būt arī posms, kad mēs varam aicināt savos partnera lokā tieši šos te cilvēkus, jo viņi ļoti aktīvi uzdod sev šos te jautājumus. Nākamais interesantais posms ir tātad 35 gadu vecuma posms. Ja cilvēks nebūs visas savas lietas sakārtojis līdz šiem te 33 gadiem, kad ir pirmais krīzes posms, tad viņam tiek dota otra iespēja 35 gadu vecuma posms, kad cilvēks atkal sāk sev uzdot ļoti nopietnus jautājumus, viņam var mainīties visa dzīve, viņš var sākt meklēt jaunas biznesa iespējas, viņš var sākt meklēt pilnīgi sev jaunus neatkarīgus draugus, viņš sāk mainīt pilnīgi krasi savu domāšanu. Un tā tad atkal esam mēs ar šo te savu kolosālo piedāvājumu un savu kolosālo ideju, pie kuras mēs jau esam, un mēs ļoti labi par viņu varam pastāstīt, jo mēs mācamies skolās un apmeklējam viņas regulāri. Tātad Network World Alliance. Un pie Network World Alliances, kā mēs skatāmies, parastajās konferencēs mums tiek piedāvāti arī šie te autobonusi. Un ko tad vēl vairāk vajag jaunam cilvēkam, kuram ir 35 gadi, kurš ir šādā spēka briedumā, ja, tad darbs, kur viņš var plānot savu laiku, darbs, kur viņš var strādāt starptautiski, darbs, kur viņš var ceļot kopā ar savu otru pusi, bez tam šis biznes tiešām ir ģimeņu biznes, tur, kur ģimenes normāli ir attīstījušās un kopā ir un iet uz vienu mērķi un vienu redzējumu, lielākā daļā tur šīs ģimenes arī strādā kopā. Un lūk, un auto, kādu klasi būs ģimene pelnījusi, ar tādu klases auto arī būs iespēja braukt. Tātad 35, 36, 37, 38 gadi, šis ir posms, kad cilvēks vēl ir ļoti spēcīgs, un viņš ļoti spēcīgi attīstās un meklē tieši šīs te savas attīstības iespējas. To ņemam vērā un ar šādiem cilvēkiem komunicējam pēc iespējas ātrāk. Lūzuma punkts. Jā, 39 gadi, tas ir cilvēka lūzuma punkts. Lai gan, ja mēs skatāmies, šis nav 7 gadu cikls, bet 39 gados cilvēkam sāk zust dzīves enerģija. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs iesim cauri līdz 49 gadu ciklam, kad cilvēks ir pilnīgi noformējies, un tā tad ir palicis tikai 10 gadu cilvēkam. Un 39 gados cilvēks jūt, ka viņam vairs nav tik daudz spēka strādāt, kā viņš ir strādājis. Viņš grib strādāt mazāk, bet dzīvot tā, kā viņš ir dzīvojis un vēl labāk, un, protams, arī pelnīt pietiekoši, lai viņš varētu dzīvot un attīstīties. Tātad šiem te 39 gadu cilvēkiem arī mēs varam piedāvāt šo te iespēju mest visu pie malas, kamēr vēl ir laiks. Un nākt pie mums Network World Alliances kompānijā. Kāpēc? Šodien es tiešām izlasīju mūsu sponsora Ališera izteikumu, un es par to nevienu brīdi nešaubos, jo arī es to esmu sapratusi, un arī tāpēc es tik ļoti aktīvi uzrunāju cilvēkus un stāstu un eju strauju uz priekšu, kad kompānija Network World Alliance ir oligarhu jaunais vilnis. Jo tātad mēs visiem cilvēkiem, ko mēs satiekam ceļā, par šiem te vecuma posmiem, par kuriem mēs runājam, mēs viņiem stāstam, kad esam pie jaunas kompānijas, kura ir dibināta tātad 10. gada maijā. Kompānijai nu pat ir tikai palicis gads. Ja? Tātad uz 2010. gada decembra mēnesi kompānijai bija jau 200 miljonu eiro apgrozījums, kas arī ir ļoti nopietnas skaitlis. Tātad kompānijai uz šo pašu laiku jau bija 200 000 neatkarīgu biznesa partneru, kas vēl ir nemazāk svarīgs tas, ka mēs piedāvājam regulāras apmācības, un tātad šī kompānija tiešām ir strauji augoša kompānija, un šeit veidojās strauji augošas arī šīs te komandas.
Tas nav mazsvarīgi, un tas jums ir jāstāsta kā numur 1 saviem jaunajiem biznesa partneriem. Cilvēks, kas saprot kaut ko no biznesa vai kas meklē biznesa iespējas, viņš noteikti to sadzirdēs, un noteikti viņš prasīs jums vēl kādu informāciju, un noteikti viņš būs kopā ar jums. Tātad, kā notiek šī te attīstība un kāpēc? Mums ir jāņem vērā un jāpiedāvā šiem cilvēkiem, un mēs grēkosim, ja mēs to nedarīsim, jo mūsu bizness ir tātad attiecību bizness, un mēs redzam, cik cilvēki ļoti tagad nogurst, cik viņi ir nervozi, cik viņi maz ir kopā ar ģimeni, un kā viņi dara sev pāri. To es tiešām redzēju, esot Latvijā. Šeit Dānijā es to tā neizjūtu, jo šeit cilvēki pa lielākai daļai ir pozitīvi, viņi ir attīstījušies savādāk, ja? Bet mēs jau runājām, kad Latvijas lielākā sabiedrības daļa 50 gadus ir dzīvojusi komanda ekonomikas sistēmā, šī sistēma jau šos cilvēkus ir sagrāvus, un tagad šī te jaunā tirgus ekonomikas sistēma grauj viņus vēl vairāk. Ritms ir ļoti straujišs, un katru dienu cilvēkam ir jāuzdod jautājums. Tātad visums, tā ir tā garīgā attīstība, kur cilvēks mācās, apgūst kaut ko jaunu, tātad garīgi piepildās. Jābūt līdzsvarā arī, protams, darbam, biznesam un šeit materiālai labklājībai, tātad cilvēks nedrīkst dzīvot trūkumā, viņš nav tam radīts. Cilvēks ir radīts, lai viņam būtu pietiekoši daudz naudas. Kādu brīdi tad, kad šī nauda tiek atņemta, ir jāpārskata domāšanas veids, jo visi cilvēki ir radīti vienādi. Ja kādam ir spējas mazākas un viņš varbūt nevar to tā darīt, tad ir doti pretīm viņam cilvēki, kas ir spēcīgāki, bet nežēlot, bet iedot viņam kādu darbu, kuru viņš var darīt, ne tā piepūloties un netik strauji attīstoties. Un pretīm tātad darbs, biznes un šī materiālā labklājība mums ir jāliek fiziskais ķermenis un veselība. Latvijā tieši ar šīm lietām ļoti cilvēki grēko. Aiziet vai nu vienā, otrā vai trešā galējībā. Par fiziskām aktivitātēm nemaz nerunāsim. Šeit Dānijā gandrīz katrs otrais skrien, tad gandrīz katrs brauc ar velosipēdu. Ja darbs ir sēdošs, tad vakarā viņi iet uz šīm te trenažieru zālēm, bet ja nav trenažieru zālē, tad vienkārši skrien pa ceļu. Ja? Tātad skrien pa ceļu un var redzēt, ka cilvēki visu laiku ir fiziskajās aktivitātēs un kustībās. Ja nav šāda veida kustības, tad, piemēram, sestdienās, svētdienās, brīvdienās, viņi ir kopā ar saviem bērniem un spēlē spēles. Nu, pat brīvdienā es biju arī izbrīnīta un atcerējos, kā mēs padomju laikos spēlējām sportlaukumā starpbrīžos, klasītes lecām un bija kaut kādas tādas aktivitātes, ko tagad mēs pie skolām vairs neredzam. Bet šeit Dānijā tas ir kā tāds liels brīnums, ka tādi pusauģi bērni, kuriem vecums varētu būt arī no 18 līdz 21 gadam, kā mazi bērni, spēlējās, pļavās, sit tādas spēles, kur jāsit bumba. Ja? Tātad viņi normāli attīstās, viņi ir kopā un viņi šādā veidā attīst arī šo te savu fizisko ķermeni un veselību. Tā kā ņemam šīs te lietas vērā un arī paši liekam aiz auss, lai mums viss būtu vienādā līmenī, lai nebūtu tā, ka mēs tikai mācamies un aizējam garīgajā pusē, ja? Vai atkal, ka mēs tikai tagad strādājam un iekrītam otrā grāvī, un ka mums vispār nav laika nebūt ārā kaut kādās fiziskās aktivitātēs un šādās tā lietās. Tas ir ļoti svarīgi, jo tas atsaucās gan uz mūsu domāšanu, gan uz to, cik mēs esam pozitīvi vai cik tieši pretēji. Ja, tad šīs te 5 emocijas, ko es iepriekš nosaucu, viņas veidojas tikai tad, ja jums viss šīs 3 lietas ir līdzsvarā. Tā kā tas mums ir jāņem vērā un pie tā ir jāstrādā. Nu, lūk, un kā tad to var savienot? Kā tad var savienot šīs te mācības un kā var savienot pietiekoši lielus ienākumus un vēl fiziskās aktivitātes? Tas būtu pirmais jautājums, ko cilvēks teiks pilnīgi vienā grāvī. Ja? Tātad nē, MLM biznes, tātad multi-level marketing sistēmas biznes, tas ir atvērto durvju biznes, kur mēs
Īpaši arī mūsu komanda pie Network World Alliances nemitīgi gaidām jaunos partners un meklējam viņus, bet tiešām mēs viņus meklējam, jo mēs viņus sākam jau arī atlasīt. Jo šī kompānija ir augoša, šeit ar varu mums neviens iekšā vēl nav jārauj, un tāpēc mēs tiešām meklējam tādus cilvēkus, kas mūsu komandā patreiz var aktīvi darboties un ienest kādu tādu pozitīvu labumu. Nu, lūk, un ja mēs esam pie šāda biznesa, tad tiešām mēs savu dienu savienojam. 2 stundas dienā mēs strādājam, tad 2 stundas dienā mēs varam veltīt fiziskajām aktivitātēm, un 2 stundas dienā mēs varam veltīt arī apmeklēt kādu blogu vai palasīt kādu grāmatu, tātad attīstīties garīgi. Nu, lūk, un kopā mēs esam 6 stundas dienā jau kaut ko darījuši, pilnīgi pietiekoši, lai mēs vakarā mierīgi pasēdētu kopā ar ģimeni un padzertu tēju. Tas būtu tātad šī te mūsu pareizā attīstība, uz ko mums ir jāiet. Nu, lūk, šeit es gribētu pieminēt vēl tādus nopietnus vecuma posmus, kā 40 gadnieku krīze. Ja? Tātad 40 gadi, 39 bija tas nopietnais posms, kad cilvēkam zuda spēks, bet faktiski jāsaka, ka ja cilvēks ir ļoti, ļoti jūtīgs, tad apmēram no 40 līdz 42 gadiem viņš izjūt tādu ļoti lielu vajadzību pēc garīgā pieauguma. Tātad garīgais pieaugums, cilvēks sāk uzdot sev jautājumu, kāpēc es dzīvoju, ko es esmu izdarījis, vai man tiešām katru dienu ir jāiet uz darbu, vai man ir jāskrien kā vāverē ritenī. Ja? Tātad, lai būtu līdzsvarā šīs te visas lietas, tā cilvēka iekšējā balss tieši pat arī viņam to jautā. Ja? Nu, lūk. Un tātad šie ir tādi pirmie iedīgļi, pēc kuriem mēs varam atpazīt atkal savus jaunos biznesa partnerus, kad viņš meklē, viņš aktīvi meklē, un kur tad viņš ir? Viņš tiešām ir šajos sociālajos tīklos, draugos, Facebookā, jo draugi varbūt netika apmeklēti, bet Facebooks, ja mēs viņu skaitītu kā valsti, tad viņš aiz Ķīnas būtu kā 2. vai 3. lielākā valsts. Ja? Tad šie visi cilvēki ir tur un viņi gaida un viņi meklē šīs te iespējas, un tiešām tā ir mana pieredze. Jo, kā es teicu, kad šodien es redzu Daivu, tad es vakardien ar Daivu ļoti ātri iepazinos, meklējot savu klases biedreni un uzaicinot viņu draugos. Es redzēju, ka Daiva ir tas cilvēks, kas meklē, jo parasti šādi te cilvēki, kas pareizi attīstās, viņi arī savos profilos par sevi pastāsta. Un tās ir tās pirmās lietas, pēc kā jau mēs varam uzzināt, kā tad mūsu biznesa partners iet uz priekšu un vai viņš tiešām varētu būt potenciāls partners, ar ko mēs varētu sākt runāties. Ja, tad tā ir pirmā pazīme. Nu, lūk. Bet tātad 42 gadu vecums ir tas vecums, kad cilvēkam ir atkal šī te pilnīgā 7 gadu ciklu posma krīze. Ja? Un tātad 42 gadu vecumā cilvēks krasi maina savu domāšanu. Un tātad mūsu tātad potenciālie partneri atkal var būt tie, kas saka, kad viņi pilnīgi ir sapratuši, ko viņi grib, kad viņi ir gatavi mainīties un gatavi apgūt visu to, ko mēs piedāvājam, un nav ne mazāko šaubu par to, kad viņi to darīs un ies uz priekšu. Jo tas ir nopietns vecums, viņu iekšējā balss par to saka, un šajā vecumā ļoti bieži cilvēki arī mēdz pārspīlēt lietas, ja? Kā piemēram aiziet ļoti garīgā attīstībā, ja? Paliek ļoti tātad ticīgi vai reliģiozi, varbūt atkal vēl otrā grāvī, kad viņi sāk ļoti daudz strādāt, ja? Tātad atdod sevi tikai darbam, biznesam, ja? Un tātad sāk strādāt pāri savam mēram. Un nereti, kad es agrāk strādāju pārdošanā, bija tāda situācija, kad es aizēju pie uzņēmēja, bet uzņēmēja jau vairs nav, jo viņam bija tieši šī te 40 gadnieka krīze, un ja cilvēks pārāk strauji attīstās garīgi un neņem vērā šīs te savas pārējās lietas, tātad biznes
un fiziskais ķermenis, tad šos cilvēkus ļoti bieži skar 40 gadnieku posmā insulti. Savukārt, ja cilvēks sevi ir nodevis tikai darbam, strādā kā darba zirgs, tad apmēram šajā te 40 gadnieku posma krīzē ļoti bieži cilvēki arī aiziet ar infarktiem. Tā kā tas ir jāņem vērā. Ļoti, ļoti nopietnas vecuma posms, un ja jums šajā vecuma posmā gadās kāds partners, ar ko runāt, un jūs redzat, ka viņš ir uz vienu viļņu ar jums, un jums šodien šī informācija tiek dota, jūs viņam par to pastāstat, ka tieši mēs esam tikušies īstajā laikā un īstajā vietā. Ja? Nu, lūk, cilvēkam tiek dota vēl viena iespēja – 45 gadi. 45 gadi, kad cilvēks sāk atskatīties jau uz to, vai es varu būt kā dzīves eksperts. Kā dzīves eksperts mācīt, nodot citiem to, ko es esmu iemācījies, palīdzēt citiem. Tātad arī šeit atkal nodara mūsu biznes, jo, kā es teicu, mūsu biznes ir attiecība biznes, un mēs šeit mācamies viens no otra, un mēs tiešām viens otram palīdzam. Un šeit mums nav jāstrādā daudz, nav jāpārstrādājas, ja, tad ir jābūt tikai atvērtiem un jāsaprot, ka mūsu iekšējā balss kaut ko prasa, un mums ir jāiet uz priekšu. Un mēs meklējam, tā kā jau mūsu Krievijas kompanjoni to saka, mēs meklējam tos, kas meklē, un liekam šobrīd mierā tos, kuri vēl ir meklējumi ceļos. Jo, ja slīcējs slīkst, ir iespējams viņu izraut, bet tikai pie nosacījuma, ka viņš nepretosies, jo pretējā gadījumā viņš var noraut jūs līdzi. Tātad, ja cilvēks šajās te pārunās, ko es iepriekš jau minēju, izrāda to, ka viņā ir kaut kādas negatīvas iezīmes, un viņam vispār ir negatīva attieksme pret multilevel marketing sistēmu, liekam mierā, jo mēs ļoti daudz notērējam enerģiju, un ņemat vērā, ka dzīves enerģija, īpaši tātad, kā mēs skatījāmies pēc šiem 39 gadiem, viņa mums iet zudumā. Un tad ir jautājums, vai šajās mācībās, vai Skype konferencēs, kur mēs tiekamies, vai mēs tik daudz uzņemam to pozitīvo, un vai mūsos atnāk atpakaļ tik daudz enerģijas. Tāpēc domāsim, žēlosim sevi, mīlēsim sevi un uzrunāsim tikai tos, kas meklē. Un to patiešām var just, un mēs zinām un atpazīstam šos cilvēkus, kas meklē. Nu, lūk, 45 gadi tas ir labi, īpaši sievietēm, ja? Sievietes mainās, paliek skaistākas, jaunākas, vīrieši arī tāpat. Jau no 40 gadiem ir tāda vecuma posma krīze, kad īpaši Latvijā tas mums ir redzams, bet droši vien tāpēc, ka cilvēki paliek prasīgāki viens pret otru, notiek šķiršanās, tātad mainīšanās ar ģimenēm, un atkal kaut kas ir jauns. Vai tas ir labi, vai tas ir slikti, grūti spriest, bet pārmaiņas kaut kādas ir. Nu, lūk, un tagad mēs esam nonākuši pie šī visnopietnākā vecuma posma, tas ir 49 gadi. Atceramies tātad 39 gadi, kad es teicu, cilvēka enerģija krītās, tāpēc, kad organisms pats jau jūt, kad ir palikuši 10 gadi, kad mēs esam pilnīgi noformējušies kā cilvēki. Un tagad ir jautājums, ja līdz 40 gadu vecumam mēs pareizi visas lietas esam izdarījuši, tad mēs kļūstam par dzīves ekspertiem, mēs varam nodot savu pieredzi citiem, mēs esam pozitīvi, mēs ejam attīstībā tikai uz augšu. Tāpēc mēs varam redzēt arī, ka pie multilevel marketing biznesa ir tādas omulīgas, jaukas sievietes, kurām jau ir pāri 50, varbūt jau 60, un nemaz nepateiks, cik viņai ir gadu un kāpēc viņa ir tik apmierināta un smaidoša un visas lietas notieks. Tāpēc, ka viņa ir pareizi gājusi par šiem te vecuma posmu cikliem cauri, viņa ir pareizi attīstījusies, viņa nav apstājusies. Jo ticiet man, tas, kas mums ir iemācīts padomju laikos, kad mums ir godīgi jāstrādā, apzinīgi jāstrādā, jāpelna iztikas līdzekļi savai ģimenei, un tā tad jādomā tikai par darbu un par to, kā mūsu valsts attīstīsies, ja? Tādā veidā jūs sev nepievienojat mērķi, uz ko tiekties. Tādā veidā jūs izmanto ģimene, tātad gan bērni, gan otra puse, protams, kad ir ērti, kad ir kāds cilvēks, kas mājās izdara visu. Bet jūsos tas neiesēja neko, un tas jums nedod nekādu pieredzi. Tāpēc ir ļoti, ļoti svarīgi skatīties, kā mēs ejam cauri šiem te attīstības cikliem.
Nu, lūk, un tātad 49 gadi ir tas vecums, kad cilvēks iet attīstībā uz augšu, vai viņš iet arī savā attīstībā uz leju. Tātad var teikt, ka pamazām viņš tuvojās tam ciklam, kad viņš savu dzīvi arī šajā pasaulē beidz. Un, ja cilvēki nav pareizi attīstījušies, tad šajās te sarunās mēs varam dzirdēt un viņus atpazīt pēc tā, kā viņi runā. Parasti būs negatīva attieksme pret valdību, pret kaimiņiem, pret apkārtējiem, pret biznesu, pret visu. Pret visu ir negatīva attieksme. Un tikai tāpēc, ka cilvēks kādā vecuma posmā ir apstājies. Viņš varbūt ir apstājies 21 gada ciklā, viņš varbūt ir apstājies 28 gadu ciklā, tikpat labi varbūt viņš paliks 33 gadnieku tajā visnopietnajā dzīves ciklā un neko neizmainīs. Iekšējā balss būs viņam likusi kaut ko darīt un mainīt, bet viņš to nebūs sadzirdējis. Nu, lūk, tātad ņemam šīs visas lietas vērā un atceramies, ka mums tas viss nedraud, jo mēs patiesi esam spēcīga komanda, mēs esam kopā ar Network World aliansi un mēs ejam attīstībā uz priekšu, un mums šobrīd par to ir ļoti, ļoti liels prieks. Ar to es arī šodienas skolu gribu beigt. Kas attiecās uz nākamo skolu, tad otrdien turpinot tātad šīs te lietas, kā mēs atpazīstam savus klientus, otrdienas skoliņā pēc nedēļas mēs runāsim par to, kā darbojas mūsu domāšana. Kad mēs rakstam saviem biznesa partneriem vēstules, vai tad, kad mēs ejam uz tiešo biznesa tikšanos. Kā mums ir jārunā un kāpēc mums māca par argumentēšanu. Argumentēt mēs varam iemācīties šos argumentus, ko teikt atpakaļ, ja, tā kā bumbiņu mētāt šurpu, turpu, bet ļoti bieži cilvēki saka, man kaut kā neveicās ar šo te argumentēšanu. Tātad nākamajā skoliņā mēs apskatīsimies, kas notiek, kad mēs viens ar otru komunicējam, kā tas notiek no šīs te psiholoģiskās puses un kā mums pareizi tas būtu jādara. Es esmu patiešām pateicīga, ka jūs bijāt ar mani kopā šīs te 50 minūtes, un tagad jūs varētu man uzdot kādus jautājumus.